viņai nebūtu. Jā, pazīstu šo teikumu. Esmu dzirdējis. Dažreiz labāk pašam ievērot padomus, ko dod citiem. Jā. Man tomēr palika dīvaina sajūta. Es laikam aprunāšos ar Kristofu Zalfeldu. Dari to, ja tevi tas nomierinās. Es atgriežos savā baumu virtuvē. Šagrēt. Jā, Džango, tā tev patīk. Varbūt gribēs... Vakar man izjāt. Man šķiet, ka viņš pamāja. Vai tiešām? Neticami kāķi, tik mierīgs Džango sen nebija redzēts. Saki paldies komponistam. Es par to biju lasījis vairākus pētījumus, bet neiedomājos, ka tiešām tik labi darbojas. Man bērnībā bija maza ķēvīte Kamila. Viņa bija ļoti bailīga un nemitīgi meta mani zemē. Tētis gribēja viņu pārdot, ko es, protams, negribēju. Un tad man radās ideja par klasisko mūziku. Tu esi Firstenhofas zirgu vārdotāja. Kāpēc es to uzzinu tikai tagad? To nenormāli pārspīlē. Es taču nevarēju zināt, ka Džango patiks mūzika. Tieši tāpēc tavs eksperiments bija vēl drosmīgāks. Es arī noteikti izmēģināšu, lai arī neesmu klasiskās mūzikas fans. Zirgiem pat ir speciālas austiņas. Muļķības. Iesaka izmēģināt zirgu īpašniekam. Lai nomierinātu Džango vai viņu? Ideālā gadījumā abus. Ja tik labi māki apieties ar zirgiem, kāpēc jāiet tik reti? Es arī nezinu, godīgi sakot. Man tā patiesi ļoti pietrūka. Aiziet, kas tevi kavē? Izjāja vēl vienu oknu. Ivarīt, paliek jau kaut ko par vietu. Tad novēlu skaistu vakaru kopā ar Volgangu un lai jums labi garšo. Gan jau. Turēšu īkšķi, lai tev izdodas viņu Tieši pārliecināt. tā, Aleksandra. Pārcentīšos. Brauc uzmanīgi. Tiksimies klubā. Zāfeld kungs. Labdien, Švārdsvārds kundze. Man ir viens jautājums. Jā. Lāle vakar bija pie jums vakariņās. Kādu iespēju viņa atstāja? Es neko īpaši nepamanīju, ņemot vērā apstākļus. Paskaties, vai kannā ir Sākumā viņa mazliet nervozēja. Droši vien ik viens būtu uztraucies vakariņās par priekšniecību. Tas tiks. Kannā kā teikannā. Pēc jūsu jautājuma noprotu, ka esat noraizējies. Īpaši pamata nav, man vienkārši radās nojauta. Es to gribēju pārbaudīt. Jūs dzīvojat dzīvoklī, zināt vairāk par mums. Kāpēc pats nepavaicājat Lālei? Jo Lāle sadusmojas, kad es viņai nemitīgi vaicāju, kā jūtas. Lai arī tas ir laipni domāts, reizēm var kaitināt. Jā, tas ir mums piekā. Es vienkārši gribu pārliecināties, ka viss ir kārtībā. Man ir radies iespējas, ka Šeilana kundze atgūstas pakāpeniski, bet stabili. Arī darbošanās fondā palīdz. Labi. Ivarīt, kur no klaipas Paldies. Jūs man daudz palīdzējāt. Vēlu jauku vakaru. Šito es negribu. Es negribu Jēzu. Ja man klusāk, es skatos seriālu. Ja tu mani tagad neapturēs, tad jāšu vēl vienu aprumu, vēl. Manis pēc lūdzu. Es tikai baidos, ka Brinksa kungs vedīs Džango prom. Būs žēl, ja mēs vairs netiksimies. Brinksa kungs vien mirklīti pirms izdarāt pārsteidzīgus secinājumus lūdzu. Apskatiet zirgu vienā mierā. Viņš ir pavisam mierīgs un atslābs. Kā jūs to panācāt? Ar klasisko mūziku. Tā palīdz mazināt stresu. Un zirgiem arī ir īpašas austiņas, ko var izmantot. Man laikam būs jums jāatvainojas. Liels paldies. Tas nozīmē, ka Džango paliek? Jā. Mums par to ir liels prieks tiešām. Paldies. Tu mani izglābi. Lieliski. Tas nebija gluži nesautīgi. Tagad ar Džango varēšu doties vēl kādā izjādē. Jebkurā laikā esmu tavs parādnieks. Ja reiz tā,
Tu zini, ko es gribu no tevis? Ak, tā bija tava taktika? Nē, noteikti ne. Es negribu tevi piespiest, bet tas būtu ļoti skaisti, ja piedalītos lugā. Markus būs pārsteigts, tas tiesa. Būs. Tas bija jā. Viņš jau kaut ko tev vēl palūdz. Ko? Dakteris kļūst par profesoru. Es ļoti priecājos.